Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Kad jūs vai jūsu mazulis ir apslims, kā rīkoties, labāk doties pie ārsta vai izsaukt ārstu mājās? Kādas iespējas piedāvā medicīnas sabiedrība ARS, to atklāsim raidījumu gaitā. Kopā ar mūsu šīs dienas studijas viesiem dakteri Astrīdu Dzirnieci, medicīnas sabiedrības ARS pediatri. Ir pediatri ar pieredzi un zināšanām jaundzimušo bērnu aprūpē, kā arī krūts barošanas konsultante. Ir Latvijas pediatru asociācijas biedre. Daktore Anita Makarovska, medicīnas sabiedrības ARS kardioloģe, neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas ārste, ir Latvijas kardiologu asociācijas, kā arī Latvijas neatliekamās medicīnas palīdzības un katastrofu medicīnas asociācijas biedre. Ir vīrusa laiks. Esat apslims vai kāds jūsu tuvinieks un domājat, kā rīkoties labāk, doties pie ārsta vai izsaukt speciālistu mājās, taču vai nevienmēr ārsts var atbraukt pie jums un savukārt ātro palīdzību saukt varbūt ir pat nērti. Savukārt medicīnas sabiedrība ARS ir vienīgā privātā medicīnas iestāde Latvijā, kas nodrošina vizītes mājās. Tad kādas ir šīs mediķu neatliekamās palīdzības vizītes mājās, ko nodrošina medicīnas sabiedrība ARS? Tiešām ARS ir vienīgā privāta iestāde, kura ir neatliekamās palīdzības brigāde, kur var izbraukt gan akūtos gadījumos, kad pacientam noticis kaut kas pēkšņi tāds, kas ir jālikvidē problēma uzreiz tūlīt un tagad, kā arī var izbraukt gadījumos, kad pacients vienkārši ir sasirdzis ar paaugstinātu temperatūru, vai ar klepu, vai ar sāpēm kaklā, vai ar sāpēm vedrā, vai jebkuru citu problēmu. Izbraucot mājās, protams, ārsts pirmkārt izmeklē pacientu. Ja viņam tiešām nepieciešama ārstēšanās stacionārā, mēs arī pacientu vedam uz slimnīcu. Bet, ja pacients var ārstēties ambulatori, var ārstēties mājās, arī neatliekamās palīdzības ārstam ir tiesības nozīmēt pacientam ārstēšanu mājās, izrakstīt receptūras medikamentus. Ja nepieciešams, mēs varam uzlikt intravenozu infūzu vai intravenozu injekciju, vai arī nozīmēt tās un braukt un, teiksim, špricēt pacientam katru dienu. Tāpat arī neatliekamās palīdzības ārstam ir tiesības atvērt darba nespējas lapu. Tātad pacients saņem visu pakalpojumu paketi mājās, un viņam slimam nav jādodās uz ārstniecības iestādi. Un varbūt, ja ģimenes ārsts ir tik ļoti noslogots, kad nevar konkrētā dienā pie pacienta atbraukt, tad pacients nepaliek arī bez zālēm, kuras viņam vajadzētu uzsākt lietot jau tūlīt un tagad. Viena no tādām lielākajām vērtībām, man liekas, arī ir tā, ka ir arī pediatrs, kurš dodas mājas vizītēs. Tā ir? Jā, mēs sniedzam ne tikai neatliekamās, teiksim, akūtās situācijās, kad bērniņš ir sasirdzis un varbūt tiešām arī nespēja izsaukt ģimenes ārstu, vai ģimenes ārsts ir ļoti aizņemts. Un tad mēs dodamies pie pacienta. Ja bērniņš ir slims ar augstu temperatūru, neapšaubām pareizāk būtu tomēr ārstam bērniņu apkalpot mājas apstākļos, jo mēs arī sniedzam tādu iespēju, kā dakteris var veikt injekciju, ja tas ir nepieciešams. Varam veikt ātro streptestu, varam veikt urīna analīzes, streptestu. Ja? Tā kā mums šīs iespējas ir diezgan plašas. Ja? Mēs veicam arī, ja ir bijušas sūdzības par ausu sāpēm, pediatrs arī spēja paskatīties rotoskopu austiņas, ne tikai izklaušināt un pārbaudīt vēderu, ja? Bet tāda kompleksa bērniņa izmeklēšana un arī padomu sniegšana, medikamentu izrakstīšana atkarībā no situācijas. Ja, ja dabīgais stāvoklis ir ļoti smags, ja, tad bērns tiek vests arī uz stacionāru, ja tas ir nepieciešams. Ir pienācis laiks ielūkoties mūsu sagatavotajā video materiālā par to, kā tad notiek šāda mājas vizīte pie bērna. Medicīnas sabiedrība ARS neatliekamā palīdzība. Labdien! Labdien! Es zvanu sakrā ar to, ka man meitiņa slima un viņai ir augsta temperatūra, sāp austiņa un ir liels klepus. Varu piedāvāt bērnu ārsta mājas vizīti. Kāda lūdzu ir jūsu adrese? Saņemot ziņas no dispečera, ārsts dodas uz izsaukumu neatliekamās palīdzības automašīnā. Labdien, Martiņ!
Kā tu jūties? Labi. Mammai teica, ka tu slim esot. Lai bērnam mazinātu pārdzīvojumu vai satraukumu, ārsts sākotnēji izrunā bērna veselības stāvokļa sūdzības ar mammu. Tikai tad ārsts nesteidzīgi veic rūpīgu izmeklēšanu mazajam pacientam. Taisi muti pagriezies pret mani, taisi muti plaši vaļā. Saki, jā, redz, kāds tu malacis esi. Paldies, tev izdevās ļoti labi. Tagad pastīsimies, ko tev deguntiņš vai elpo. Pacel galviņu uz augšu. Pastīsimies, kas tur snīpītī ir. Malacīte. Labi. Mēs noliekam malā. Tagad es tev paglāstīšu, ja? Rociņām. Paskatīsimies, kas tur notiekās. Nu, redz, kāds tu malacis. Es saku, tev labi izdodās. Tagad novoksim krekliņu nost. Labi? Es tev paklausīšos ar savu draugu Pandulāci. Labi? Jā. Nu, labi. Mans Pandulācis nāks talkā. Paraugi vai silts ir? Paraugi. Būs silts. Labi? Labi, tad klausamies. Tagad dušīgi paelpo, dziļi paelpo. Malacis. Ļoti labi. Kad veikti izmeklējumi, ārsts sniedz rekomendācijas par tālāko rīcības plānu. Mammīt, bērniņš ir apslims, ja? Bērniņš ir slims. Un tas ir vīrus izskatās, ja? Ir kakls sarkans, grūtāk elpot caur degunu, ar austiņām viss pašlaik ir kārtībā. Ja, un ir atsevišķi mita trokšņi plaušiņās, ja, tā kā būs nepieciešama tāda nopietna ārstēšana. Ja, un sagiludzējums darba nespējas lapa būs vajadzīga. Jā, jūs varēsiet arī izrakstīt? Jā, izrakstīsim arī darba nespējas lapu. Sarunas gaitā ārsts izrunā visus vecākiem neskaidros jautājumus, paskaidro ārstniecības gaitu, rekomendē un izraksta nepieciešamos medikamentus ārstniecībai. Ārsta vizītes beigās Martas mamma dalījās savās pārdomās par piedzīvoto ar mums. Šodien es pārliecinājos par to, ka manam bērnam, ņemot vērā šo simptomātiku, augsto temperatūru, auss sāpes, tā bija brīnišķīga iespēja, ka es varēju pazvanīt uz medicīnas iestādi, izsaukt uz mājām ārstu, kurš man kompetenti un profesionāli izstāstīja visu rīcības ABC. Un tādā veidā es uzskatu, ka katrs vecāks var gūt sirdsmieru, ka pie viņa atbrauc profesionāls ārsts, nozīmē ārstēšanas terapiju, izskaidro man bez stresa, bez kaut kādām saspīlētām situācijām, visu, kas man ir jāņem vērā. Es uzskatu, ka tas ir liels plus un brīnišķīgi iespēja arī ir tā, ka man nav jāiet vēl atsevišķi pie savu ģimenes ārstu un jāprasa, lai man tiktu izrakstīta slimības lapa. Un jaunajām ģimenēm ir iespējams arī saņemt jaundzimušo patronāžu mājās. Tā ir? Ja māmiņa vēlās tieši īpašu pieeju vai īpašu sadarbību ar mediķiem, ja, tad pediatrs dodās jaundzimušo patronāžā uz mājām. Mēs dodoties uz mājām, ar māmiņu izrunājam par dzemdību gaitu, kāds bijis grūtniecības laiks, kā bērņam gājas dzemdību procesā, kā pēcdzemdību periodā bērniņš tiek apsekots, apskatīts, nabiņa tiek aprūpēta, mammai tiek parādīts viss iemaņas, kas būtu nepieciešams bērniņa aprūpē. Garu un plaši izrunājām par krūtsbarošanu. Es esmu arī krūtsbarošanas speciālists, certificēts, tā kā šīs iespējas arī mums ir, un tās mēs arī izmantojam ar mammu tieši pārunās, parādot praktiski. Šī individuālā pieeja ir vispareizākā. Jā, jo jaunā māmiņa jūtas īpaša, vai ne? Un arī bērniņš ir īpašs. Bet ja lielākajai daļai ir pašsaprotami, ja saslimis bērns, tad ārstu noteikti sauc mājās un bērnu ārpus mājas neizved. Bet kā ir ar pieaugušajiem? Kādā gadījumā ir svarīgi izsaukt neatliekamo palīdzību mājās tieši pieaugušo terapeitu? Neatliekamā palīdzība un terapeita mājas vizīte ir divas dažādas lietas. Terapeits mājas vizīte izbrauc tiešām pie sasirguša pacienta ar paaugstinātu temperatūru vai ar, jau minēju iepriekš, ar klepu vai ar sāpēm kaklā. Neatliekamā palīdzība izbrauc tad, ja kaut kas pēkšņi ir noticis, pēkšņi sāpes krūtīs vai pēkšņi sirds ritma traucējumi vai kādreiz tā pati paaugstināta temperatūra, kuras dēļ pacients cieš, bet nav terapeita darba laiks ir beidzies. Ja? Tad, teiksim, vēlu vakarā, tad sauc neatliekamo palīdzību. Jo būtībā neatliekamās palīdzības ārsts
ārsts. Arsā ir ne tikai certificēts neatliekamās medicīnas ārsts, mums ir arī gandrīz visiem otrs certifikāts. Nu, piemēram, vēl ir kardiologa certifikāts, dažiem ir internista certifikāts, citiem ir reanimatologa certifikāts. Tātad arī, ja iepriekš sarunā neirologs brauc mājas vizītēs, un dažkārt arī var sarunāt ar loru. Izsaukt mājās neirologu, bet ko tad neirologs var palīdzēt mājas apstākļos? Var ārstēt tātad pacientus pēc insultiem, var ārstēt pacientus ar muguras sāpēm, ar hroniskām vai akūtām, izvērtējot, vai viņš tiešām var ārstēties mājās, nozīmē terapiju, izraksta arī nosūtījumus uz izmeklējumiem nepieciešamiem, tāpat var atvērt slimības lapu, ja vajadzīgs, un arī kādreiz ar muguras sāpēm pacients pat no gultas nevar piecelties, ne tikai aizbraukt uz poliklīniku un sēdēt rintā gaidīt. Un akūtos gadījumos tad ir Un akūtos gadījumos brauc neatliekamās palīdzības brigāde. Es jau minēju, var sniegt neatliekamo palīdzību tūlīt un tagad likvidēt kādu krīzi, kādu hipertensīvu krīzi, vai kupēt astmas lēkmi, vai kupēt akūtu koronāru sindromu, noņemt pacientam sāpes. Ja pacients nav akūts, mēs tāpat viņu izmeklējam, papildus varam veikt glikometriju, papildus varam veikt elektrokardiografisko izmeklēšanu. Nu, un visi pārējie izmeklējumi ir tāpat. Un, ja vajag uzreiz aizvest uz slimnīcu, nekavējot laiku. Bet, lai mēs saprastu, pie kādām sūdzībām tad pieaugušajam būtu vērts izsaukt šādu palīdzību mājās, pašam nedoties uz medicīnas iestādi, nesēdēt trindās un nedod Dievs vēl aplipināt ar kādu vīrusu, vēl kādu citu, kas tajā iestādē atrodas. Bet kādi būtu tie simptomi vai sūdzības, pie kurām būtu svarīgi veikt šādu mājas vizītes izsaukumu? Būtībā simptomu sūdzību ir ļoti daudz. Visas droši vien, ka es nenoskaidīšu, kaut ko aizmirsīšu. Tās ir jebkuras akūtās sāpes, ja pēkšņi radušās. Īpaši tās sāpes, kas pēkšņi radušās krūšu kurvī, vai pēkšņis izteikts vājums, vai ir bijis varbūt pat ģībonis, elpas trūkums akūts. Ja, tad pacientam labāk tūlīt saukt neatliekamo palīdzību un neveikt nekādas liekas kustības, jo nevar zināt, vai zem tā neslēpjās, piemēram, miokardija infarkts akūts. Ja pacientam ir augsta temperatūra, ar 39, 40 grādiem, diez vai kāds gribēs doties uz iestādi, neviens cilvēks labi nejūtās pie tādas temperatūras, bez tam ir risks aplipināt pārējos, ja, kas varbūt ir atnākuši ar citām problēmām un sēžot rindā gaidot, visādi var gadīties. Protams, labāk ir ārstu izsaukt mājās. Ja sarēķina visus tos izdevumus, kas ir ārsta vizīte, kas ir izmeklējumi ar sāpēm krūtīs, noteikti sūtīs uz kardiogramu uzreiz, pierēķinot to visu, sanāk, ka šīs izbraukuma izmaksa nemaz nav tik būtiski un tik nereāli augsta. Bet vai tomēr ir kaut kādi ierobežojumi gadījumi, kad jūs atsakat šādas vizītes? Jā, mēs atsakām tās vizītes, kas saistītas ar alkohola lietošanu un narkotisko vielu lietošanu. Ja pacients ir alkohola intoksikācijā izteiktā, mēs uz tā saucam atindēšanu mājās nebraucam. Viņš var izsaukt speciālistu narkologu mājās, vai ja situācija ir akūta un prasa hospitalizāciju, viņam tik un tā jādodās uz stacionāru. Līdzīgi ir arī ar narkotiku vai pārdozēšanu vai abstinenci, varbūt var saukt uz abstinenci. Ja, mēs šos pacientus neārstējam. Tur noteikti jāieslēdzās ir speciālistam. Ars neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa sniedz ārstniecības pakalpojumus gan Latvijā, gan ārpus tās robežām 24 stundas diennaktī. Ars neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāv no ārsta palīga un autovadītāja. Jāatzīmē, ka automašīnas aprīkojums atbilst intensīvās terapijas nodrošinājumam, kas ir nozīmīgi hospitalizācijas laikā. Šodien mums ir iespēja piedalīties izsaukumā, kur pacients sūdzas par spēcīgām sāpēm krūtīs. Labdien! Mani sauc dr. Makarovska, un jūs mums esat? Andrejs. Sakiet, kas noticis, Andrej? Kaut kādas tevis sāpes, sliktas dušā un pēkšņi slikti palika. Pēkšņi palikās slikti. Vai pirmo reizi mūžā tā? Jā. Agrāk neko tādu nopietnu esat slimojis? Vai savu asinsspiedienu zinat? Nē. Pie ārsta sen nesat bijis? Ārsts sākotnēji izjautā pacientu, iegūst informāciju par sūdzību raksturu un kopējo pacienta veselības stāvokli, kam seko arī diagnostiskie izmeklējumi, kā pulsa pārbauda un asinsspiediena mērījums. Vai galvas sāpes arī ir?
Pakausis ir smags tāds. Jā. Redzat skaidri? Tad tālumā tā mīglē. Paaugstināts asinsspiediens jums ir. Sakiet, vai vecākiem nav kādam hipertonija? Nav bijis, ja? Kardiogramma, kad jums pēdējo reizi ir veikta? Nezināt. Tā, pierakstīsim elektrokardiogrammu, paskatīsimies un tad tālāk izlemsim, ko darīt. Jāatzīmē, ka ARS neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa nepieciešamības gadījumā mājas apstākļos veic arī injekcijas vai intravenozas infūzijas, kā arī ehokardiogrāfija, kas ir ļoti nozīmīga arī šajā gadījumā, par cik pacientu galvenās sūdzības bija sāpes Krūšu rajonā, kas sākotnēji var liecināt par infarkta risku. Tā, par laimi šobrīd situācija nav tik nopietna, lai būtu nepieciešama transportēšana uz slimnīcu. Jūs varat ārstēties arī mājās, bet būs nepieciešama darba nespējas lapa uz kādu laiku un medikamentu lietošana. Šobrīd arī obligāti injekcija nav nepieciešama. Mēs jums iedosim pirmo tabletīti jau tagad, un pa šo laiku es jums nozīmēšu zāles, kas jums būs jālieto, uzrakstīsim slimības lapu, sarakstīšu receptes un varbūt sazvanīsimies pēc 3 dienām. Tad jums būs jāatnāk uz ARSu un kontrolēsim tālāk, kas nepieciešams. Slimības lapa paliks pie jums uz rokām un ņemsiet līdzi, kad nāksiet pie ārsta. Ja? Neaizmirstiet. Visu iepriekš dzirdēto rezumējot, kādēļ ir ieteicams izsaukt ARS neatliekamās dienesta vizīti mājās? Acīm redzamas ir vairākas priekšrocības. Pirmā priekšrocība, salīdzinot ar teiksim, Republikas neatliekamās palīdzības dienestu, ir tā, ka mēs ne tikai sniedzam neatliekamo palīdzību un smagus pacientus vedam uz slimnīcu, to dara arī bezmaksas dienests, bet mēs arī ārstējam pacientu mājās. Ja viņš var ambulatori ārstēties, mēs nozīmējam viņam terapiju, atveram slimības lapu, tātad viņam nav jādublē pēc tam šī vizīte ar mājas, teiksim, ar ģimenes ārsta izsaukšanu mājās. Un to viņš saņem arī pietiekoši ātri. Tas ir ļoti ērti. Es piekrītu dakteris teiktajam. Ja? Īpaši ar maziem bērniem, ja jāstāv garās rindās, tad īstenībā ir saucamās akūtās stundas pie ģimenes ārstiem, bet ja var tomēr šo pakalpojumu sniegt pietiekoši ātri, šos mājas vizītes ir neatsverams palīgs, jo mēs tiešām arī maksimāli cenšamies palīdzēt, atvieglot bērniņam šo stāvokli, ja tas ir nopietna augsta temperatūra, un māmiņu pamācīt un ieteikt visu nepieciešamo ārstēšanas taktiku tālāk, arī izrakstīt recepšu medikamentus, un ja tas nepieciešams, arī šī ekspresa testi tiek veikti mājās. Daudz no mūsu skatītājiem jums ir sūtījuši vēstules ar jautājumiem, kā palīdzēt uzlabot savu redzi un kā rīkoties situācijā, kad ir šķielēšana. Par to, kāds ir mūsdienu medicīnas sasniegums šķielēšanas ārstniecībā, atklāsim raidījuma gaitā. Daktere Marija Krūmiņa no Latvijas Amerikas acu centra, certificēta ķirurģe, oftalmoloģe, ir Latvijas acu ārstu asociācijas biedre. Kas īsti ir šķielēšana un kas ir tās sākotnējais cēlonis? Šķielēšana ir viens vai pārmaiņas abu acu, tāda īslaicīga vai periodiska vai pastāvīga novirzīšanās no fiksējošās līnijas ass, ja, kad skatās abas acis uz vienu fiksācijas punktu. Ja viena aciņa skatās taisna, otra nespēja skatīties taisni, viņa novirzās vai uz iekšu, vai uz ārpusi, bet no tā fiksācijas punktu viņa šo punktu nefiksē. Šķielēšanu var radīt, protams, acis muskuļi, acābolārajie muskuļi, kas kustina mums acis. Kāpēc sākas šķielēšana? Lielākoties šķielēšana maziem bērniem sākas no briļu vainas, ja tā latviski saka, jeb no refrakcijas kļūdām, no refrakcijas anomālijām. Ir, protams, arī tādas iedzimtas šķielēšanas, kuras parādās jau pirmajos 6 mēnešos zīdainim. Varbūt tāpat šķielēšanas uz iekšu, un tās lielākoties saistīts ar tādām cerebrālām, ar tādām neiroloģiskām problēmām. Ir, protams, arī šķielēšanas uz āru. Ir gan iedzimtas šķielēšanas uz āru, gan nepastāvīgas bērnu, mazāku bērnu vecumā, gan pastāvīgas lielāku bērnu vecumā, ir sevišķi tiem, kam
pamazām sāk veidoties tuvredzība, un viena acis ir vairāk tuvredzīga nekā otrs. Ir bērnu vecumā lielākoties ir tā sauktās sadraudzības šķielēšanas, ja, kad nav ierobežotas atsābolu kustības, kad, ja bērns ir spējīgs runāt, ka viņš nesūdzās par dubultošanos, jo bērnu vecumā ļoti ātri šķielējošās acis attēls, teiksim, netraucē. Bērniņš māk nolikvidēt to šķielējošās acis attēlu un redza taisno aci. Ja. Tās ir tās skotomas, kas rodas jau atkal centrālas dabas jautājumos. Ja. Bet pieaugušo vecumam vairāk, un arī bērniem, arī lielākiem bērniem, un arī pēc dzemdību traumām var būt tās augtās paralītiskās šķielēšanas, kad jau tiešām ir noparalizēts viens muskuls, arī sakarā ar neiroloģiskām problēmām, kad ir traucēts atsābolu kustības uz paralizētā muskuļu pusi. Ja tas ir pieaudzis cilvēks, ja tas ir pēc insulta, ja tas ir pēc asins izplūduma smadzenēs, ja tas ir pēc smagas galvaskausa traumas, var būt šīs šķielēšanas gan uz iekšu, gan uz āru, kas saistās ar nežēlīgu dubultošanos. Un tā ir pēc pacienta vārdiem tā ir ļoti, ļoti grūta lieta. Ja. Protams, ka tad ir, ja vispārējais slimnieks stāvoklis atļauj, ir jādara operācija un jāmēģina samazināt to šķielēšanas leņķi, lai šī dubultošanās nebūtu tik pārmērīgi liela un ļoti netraucētu cilvēkam. Kā es sapratu no jums, tā veiksmīgākā ārstēšana sākotnēji ir pareizu brillīšu piemērošana, un jau tādā smagākā gadījumā ir operācija, tā ir? Jā, tātad pirmais ir apskate. Mums jānokonstatē, ir vai nav brīļu problēmas. Otrs ir šķielēšanas leņķa noteikšana, vai ir vai nav šķielēšanas leņķis. Trešais, vai mēs jau pirms bērnu runāšanas varam iedomāties, ka tā šķielējošā aciņa būs vairedzīga, tad, kad bērns runā, tad problēma nav. Tad viņš arī pasaka, viena acis redz vairāk, otra. Un attīstīt redzi maksimāli tai vājākajā aciņā. Ja? Tad varam līmēt ciet labāk redzošo aci, lai piespiestu slinko aci, jeb ambliopu aci, skatīties un dot labāku redzēšanu. Ja redzi izdodās uzlabot, teiksim, kaut kur 6-7 rindu līmenī, 0,6-0,7, un tomēr visu laiku tā šķielēšana ir tā viena acis vairāk nekā ar otru, tad arī cenšas izoperēt kaut vai 4, 5, 6 gadu vecumā, līdz skolai jau parasti cenšas izoperēt šīs sadraudzības šķielēšanas. Ja? Un nolikt aciņu taisnāk, ja vajadzīgs vēl pēc tam arī tur līmēt to labāk redzošo aciņu ciet vai ne. Un šķielēšanas labošanas operācija ir tikai viens no etapiem šķielēšanas ārstēšanā. Ja? Tad, kad mēs esam dabūjuši pietiekoši, teiksim, augstu redzi tai vājākajā acī, tad arī operē bērnu vecumā, līdzskolas vecumā, skolas vecumā, kad tas ir nepieciešams. Ja? Bet, ja neizdodas attīstīt vājajā aciņā redzīti, vairāk tur par pirmo rindu vai tur ir kaut kādas simtdaļas. Un šķielēšana ar to jārēķinās, kad izoperējot var operēt arī to vairedzīgo aci, bet to jārēķinās, ka tā acis nekad nefiksēs, viņa nepiedalīsies kopredzē ar otru aciņu. Un līdz ar to jāatslābinam iekšējos muskuļus, viņi var tikpat labi aiziet un šķielēt uz āru. Ja? Un tad rodas arī tie sekundārās šķielēšanas gadījumi, kurus mēs operējam jau pieaugušo vecumā, kad pēc operācijas, šķielēšanas labošanas operācijas, teiksim, uz iekšu, kad šķielēja, tagad jāoperē šķielēšanas labošana, kad šķielēja uz āru, ja? Tagad jāšauj atpakaļ tie muskuļi. Tādi gadījumi ir un tā šķielēšanas ārstēšana. Bet tā operācija ir tāds veiksmīgs solis, lai to problēmu atrādītu. Un principā tas rezumējums varētu būt tā, ka šķielēšanu var atrisināt. Tā nav problēma, ar kuru jāsamierinās un jāslēp aiz ataugušām matu šķipsnām. Jā, noteikti. Ir jārastē, ir jārādās acārstiem, ir jākonstatē tā vaina, kāpēc šķielēja, jāvalkā brilles, jātīsta redze un, ja vajag, beigās arī jāoperē. Ja? Tā kā no tā baidīties nevajag. Šodien medicīnas žurnāla 36,63 mēnešu abonementu saņems Martes mamma, lai jaunais gads visai ģimenei būtu veselības un spēka pilns. Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Vēlēšu jums gaišus un sirsnības pilnas Ziemassvētkus un panākumiem laimīgu jauno gadu. Paldies jums un uz tikšanos jau nākamgad! Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība ARS.